Tur, kur Salaca satiekas ar Baltijas jūru, jau 70 gadus stingri stāv zivju pārstrādes uzņēmums Brīvais Vilnis. Tā ir daļa no Latvijas zivju rūpniecības vēstures. Daudziem brīvā viļņa šprotes liekas, ka garšo pēc bērnības. Bet arī bērnības garša mainās, iet līdzi laikam. Un Brīvais Vilnis arī. Latvijā un vairāk kā 40 pasaules valstīs labi pazīst vismaz 100 veidu uzņēmumā ražoto konservu. Brīvā viļņa vērtība ir darbinieki, salacgrīvieši un apkārtnes ļaudis. Daudzi pat vairākās paaudzēs. Ražotnes vadītāja Dace Bokmeldere saka, ka gandrīz visus pazīst vārdā, jo citādi jau nevar noturēt kvalitātes latiņu tik augstu. Čakli strādājot ar tradīciju, dabīgi un kvalitatīvi. Pati šeit jau 23 gadus. Visi darbinieki un vadība uzņēmumā ir uz viena viļņa. Jādomā par inovācijām, jauniem produktiem, receptēm un iepakojumiem. Un tad Brīvais Vilnis ražos gardus konservus vēl ilgi. Visiem darbiniekiem, kas strādā zivjapstrādē, pateikt lielu paldies par to, ka viņi tur ir, ka viņi cenšas un strādā, jo tas ir ļoti smags darbs. Un paldies katrā ziņā arī zvejniekiem, ka viņi zina ne tikai miltu ražotājus, bet arī konservu pārstrādātājus un var iegādāties no viņiem zivis. Jo no svaigām zivtiņām vislabākās šprotes sanāk, protams. Paldies, mīļie!